Īzeka Kleimaņa svētruna ar nosaukumu Dalībnieki bēdās un valstībā. Atklāsmes grāmatā 1. nodaļā no 9. līdz 16. pantam stāv rakstīts: Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi, kā bazūni saucam. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti 7 draudzēm Efezā, Smirnā, Pergamā, Tietīrā, Sardos, Filadelfijā un Laudikejā. Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju 7 zelta lukturus, lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārtkos un apjostu ar zelta jostu ap krūtīm, bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas, viņa kājas līdzīgas zelta metālam krāsnī kausētam, un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā 7 zvaigznes, no viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass, un viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Tātad pēdējā Bībeles grāmatā, Atklāsmes grāmatā, mēs neatrodam morāles pamācības, prāta slēdzienus un secinājumus, bet mēs tur atrodam vārdu tēlus un ainas, kurus Jēzus, kad viņš bija augšām cēlies, rādīja savam uzticīgajam kalpam Jānim. Un Jānis, iesākot rakstīt šo grāmatu, kurā viņš apraksta, ko ir dzirdējis un redzējis, stādās priekšā kā liecinieks. Viņš nav šīs grāmatas autors, nec arī redaktors, bet viņš ir liecinieks. Mēs varam sacīt, ka Jānis ir acu liecinieks, kurš tikai apraksta to, ko ir redzējis un dzirdējis. Jānis apzinājās savu pieticīgo lomu, ka viņš ir tikai tas, kurš raksta, ko dzirdējis un kurš sniedz šo vēsti tālāk. Kā acu liecinieks, kas stāv tiesas priekšā, Jānis iesāk ar to, kur viņš bijis un ko redzējis. Tātad Jānis atradās Patmas jeb Patmosas salā. Šī sala atrodas Egejas jūrā. Tā atrodas apmēram 80 km tālu no krasta, no Efezas pilsētas, kur Jānis savā laikā strādāja un arī tika apcietināts un izsūtīts trimdā. Šī sala ir vulkāniskas izcelsmes, tāpēc tā ir diezgan tuksnešaina. Sala nav liela, tās garums ir 16 km un platums apmēram 10 km. Un tajā laikā, kad tur atradās Jānis, Patmosas salā bija ap 2000 līdz 3000 iedzīvotāju. Senatnes valstsvīrs un vēsturnieks Plīnijs piemin Patmosas salu un raksta, ka šajā vientuļajā salā tika nomitināti tie, kurus izsūtīja trimdā. Izrakumos atrada ļoti senas akmens laustuves un ļoti iespējams, ka apustulis Jānis tika nosūtīts uz turieni un nodarbināts spaidu darbos. Par laiku, kad tas notika. Vēsturnieki domā, ka izsūtīšanu Jānim piesprieda imperators Domiciāns, kurš bija kristīgās draudzes pretinieks un vajātājs, un kurš valdīja tajā laikā, kad Jānis jau bija sirmgalvis. Domājams, ka šis nežēlīgais imperators bija tas, kas gribēja uzticīgā Kristus liecinieka balsi apklusināt un izsūtīja viņu trimdā uz šo vientuļo salu. Vēsture ziņo, ka imperators Nerva, kurš 96. gadā nomainīja iepriekšējo imperatoru Domiciānu, atbrīvoja Domiciāna saistītos. Tā bija tāda kā amnestija. Un domājams, ka tas arī bija laiks, kad arī Jānis tika atbrīvots no trimdas. Un līdz ar to varam noprast, ka Atklāsmes grāmata ir sarakstīta un tas, kas aprakstīts, ko Jānis redzējis laikā līdz 96. gadam mūsu ērā. Tātad 1. gadsimta 90. gadu vidū. Jānis raksta: Es biju garā. Grūti saprast, ko šie vārdi īsti nozīmē,
Varbūt tas nozīmē, ka viņš bija pacilāts vai aizgrābts, iespējams, ka viņš pilnībā nebija pie apziņas. Apustulis Pāvils, rakstīdams par savu atklāsmi, saka: es nevaru teikt, ka tas bija miesā vai ārpus miesas. Tātad viņš nevarēja pilnīgi atcerēties savu stāvokli tajā laikā, kad viņš bija garā. Varbūt pietiekami precīzi būtu, ja mēs sacītu, ka esot garā ir spēja uztvert neiekdienišķo. Tātad neiekdienišķas lietas, Kristus zelta lukturis, dažādi godības pilni un arī briesmīgi tēli. Un, lai tos uztvertu, Jānis atradās tādā sevišķā gara stāvoklī. Un viņš to apraksta ar šādiem vārdiem: es biju garā. Un katrā ziņā tas liek domāt, ka fiziski viņš atradās turpat Patmosas salā. Es garā biju tā kunga dienā. Kas tā par dienu, kuru Jānis apraksta kā laiku, kad viņš šo parādīšanu bija redzējis? Iespējams, ka šis apzīmējums kunga dienā attiecās uz to, ko Jānis redzēja. Viņš redzēja to, ka kungs Jēzus nāks godībā. Viņš redzēja nākotnes ainas, kuru noslēgums būs kunga nākšana godībā, kunga nākšana uz tiesu pastarā dienā. Varbūt viņš ar to gribēja sacīt, ka bija garā, tātad viņš bija pārcēlies uz nākotnes notikumiem, uz kunga dienu. Daudzi Bībeles pētnieki arī atzīst, ka par cik viņš runā par reālu vietu, par reālu stāvokli, par Patmosas salu, tad viņš visdrīzāk ar šo izteicienu kunga dienā nedomā to, ko viņš redzēja parādībā, bet Jānis domā tieši laiku, jeb dienu, kurā viņš redzēja šo parādību. Kāda diena tādā gadījumā ir domāta ar šo apzīmējumu kunga diena? Bībele, kurai ticēja arī Jānis, un tas bija viņa ticības pamats, pazīst tikai vienu dienu, kas tiek apzīmēta kā Dievam piederoša diena. Un mēs lasām 2. Mūzes 20. nodaļā 10. pantā: bet 7. diena ir sabats tam kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponei, nec tavam lopam, nec tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. 7. diena, jeb sabats, jeb tas, ko mēs saucam par sestdienu, ir vienīgā diena, kuru Bībelē apzīmē kā kunga dienu. Bez šaubām Jānis zināja arī to, ko bija rakstījis Jesaja, Jesajas 58. nodaļā 13. pantā, kad tu atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par tā kunga svēto dienu, un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām. Tātad Jāņa izpratnē, ja viņš domāja kādu nedēļas dienu, tad šī nedēļas diena, ko Jānis apzīmēja ar kunga dienu, varēja būt tikai Dieva dusas diena, jeb sabats. Vismaz 100 gadus pēc Jāņa nāves kristīgā baznīca par kunga dienu sāka saukt citu dienu, tagadējo svētdienu, jeb pirmo nedēļas dienu. Un kā jau es teicu, tas notika apmēram 100 gadus pēc Jāņa nāves. Jānis savas dzīves laikā pazina tikai vienu kunga dienu, un tā bija pie pasaules radīšanas Dieva iesvētītā dusas diena, jeb sabats. Šī pārpratuma dēļ vēlākajos gadsimtos baznīca par kunga dienu nosauca svētdienu. Un dažos tulkojumos par šo dienu ir rakstīts svētdiena. Piemēram, krievu tulkojumā, tur, kur vajadzēja rakstīt kunga diena, ir rakstīts svētdiena. Jāņa laikā šādi svētdienu neapzīmēja. Un mēs to varam atrast arī no paša Jāņa rakstiem. Zināms, ka šis Jānis ir arī tas pats, kurš sarakstījis Jāņa evaņģēliju. Un Jāņa evaņģēlijā 20. nodaļā no 1. līdz 19. pantam Jānis runā par svētdienu. Tas ir par to dienu, kurā Kristus augšām cēlās, un Jānis šo dienu apzīmē tā: 1. nedēļas dienā agri no rīta. Tāpat arī 19. pantā, šī pašā 1. nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem,
bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: miers ar jums! Tātad Jānis to, ko mēs saucam par svētdienu, nosauc par nedēļas pirmo dienu. Un ja Jānis ar izteicienu "es biju garā kunga dienā" domāja kādu nedēļas dienu, tad viņš bez šaubām domāja 7. dienu, kunga sabatu. Jānis dzirdēja balsi, un šī balss lika viņam rakstīt un sūtīt uzrakstīto 7 Āzijas pilsētu draudzēm. Jānis atradās uz salas, kur redzēja atklāsmi. Iespējams, ka kādā alā, klintī vai tuksnešainā apvidū. Pēkšņi Jānis izdzirda kādu pārdabisku balsi. Viņš apgriezās, lai redzētu, kas ar viņu runā. Un Jānis redzēja, ka starp 7 zelta lukturiem stāv kāds, kurš ir līdzīgs cilvēka dēlam. Ar to bez šaubām apzīmē tikai vienu cilvēku, kurš bija vairāk nekā cilvēka dēls, bet kurš aiz līdzjūtības un mīlestības pret mūsu planētu un tās iedzīvotājiem kļuva arī cilvēka dēls un dzīvoja starp cilvēkiem. Jānis labi pazina savu glābēju. Jānis bija redzējis viņu laivā stāvam, Jānis bija dusējis pie pestītāja krūts, jo tāda bija pestītāja maigā mīlestība pret Jāni. Viņš bija Jēzu redzējis arī tā sauktajā apskaidrošanas kalnā. Šī parādība bija beigusies, Jēzus atkal bija kļuvis par cilvēka dēlu. Un Jānis viņu redzēja arī Ģetzemenes dārzā, redzēja viņu kronētu rēkšķu kroni Golgātas kalnā. Jānis labi pazina savu pestītāja seju, tās vaipstus, bet tagad Jānis redz, ka viņa priekšā stāv kāds ar varenu pērkoniem līdzīgu balsi, un tas izrādās tas pats, kurš ar asins sviedriem klāts Ģetzemenē lūdza Dievu. Tas pats cilvēka dēls, kurš tika kronēts ar ērkšķu kroni, kurš nesot krustu nokrita tā smaguma dēļ, un beigās tika apglabāts Jāzepa kapā. Nu Jānis pazina Jēzu un redzēja, ka tagad viņš ir pagodināts. Jānis redzēja Kristus godību, un šeit mēs varam pieminēt stiprinājumu, ko Dievs sūta saviem bērniem tad, kad viņi ir vāji un apdraudēti. Ķeizars Domiciāns ar savu lielo varu un godu valdīja pār pasauli. Pietika ar vienu vārdu, varbūt pat tikai ar vienu spalvas vilcienu, lai Jānis tiktu sagrābts un aizsūtīts prom no savas draudzes un atstāts šajā salā. Par šo vientuļo trimdinieku Jāni izsprieda tiesu ķeizars, kura varai tajā laikā nedrīkstēja pretoties. Mēs nezinām, vai Jāņa sirds pagura, vai viņš skuma, bet mēs zinām, ka Dievs viņam sūtīja iepriecu un stiprinājumu. Dievs Jānim parādīja, ka tam, kam viņš ir ticējis un ko Jānis ir mīlējis, ir lielāka godība nekā ķeizaram Domiciānam. Jēzum ir lielāka vara, lielāks spēks, un viņa balss skan tā, kā neviena cilvēka balss. Jānis redzēja Kristu ar matiem, baltiem kā sniegs. Balti mati parasti ir gados veciem cilvēkiem, un šajā gadījumā ar šo ainu tika parādīts, ka tas, ko redzēja Jānis, ir mūžīgi dzīvais. Viņš dzīvo ne tikai tajā laikā, kad viņš staigāja pa Palestīnas kalnājiem un lejām, bet viņš ir Dievs no mūžības, un viņš arī paliks mūžīgi dzīvs. Tur bija rakstīts, ka viņa kājas bija kā kausēts, kā ceplī degošs švaršs. Citi tulkojumi šo ainu precizē, ka viņa kājas bija kā no izkausēta metāla. Kas ir redzējis kausētu metālu, zina, ka tas ir tik spožs, ka uz to nevar skatīties. Metālējēji, darot savu darbu, aizsec acis, jo metāls, kad tas ir izkausēts, ir ļoti spožs. Ko tas varētu nozīmēt, ka kājas, kā Jānis apraksta, izskatījās kā kausēts metāls? Un 1. korintiešiem 15. nodaļā 25. pantā stāv rakstīts, jo viņam vajag valdīt, tiekāms viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Par bojā eju par to, ka zeme un tās darbi sadegs, šeit ir sacīts, ka Kristus samīdīs šo grēcīgo zemi savām kājām. Jānis redzēja, ka Kristus kājas ir kā izkausēts metāls. Tā šī aina papildina, ka zem viņa kājām reiz būs zeme,
un zeme, kad tā tiks tiesāta no mūsu pestītāja, degs ugunī un sadegs viss, kas nav derīgs mūžībai. Jānis pirms apraksta Jēzu un to godību, kuru redzēja, kad apgriezās, saka par sevi: es Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās. Tā Jānis stāda sevi priekšā. Es esmu līdzdalībnieks Jēzus Kristus bēdās. Kādas tad ir šīs Jēzus Kristus bēdas? Kāpēc Jānim vajadzēja būt līdzdalībniekam šajās bēdās? Un vai tiešām katram Dievam bērnam, ja viņš grib piederēt Dievam, tas ir, vai arī man un tev ir jākļūst par līdzdalībnieku vai biedru šajās bēdās? Bēdas ir visiem cilvēkiem. Neviens nedzīvo bez bēdām, un katrs cilvēks savas dzīves laikā sastopas ar ciešanām. Svētajos rakstos ir minēts, ka ciešanas, kuras piedzīvo cilvēki, var iedalīt divās kategorijās. Viens veids ir aprakstīts 1. vēstulē Pētera 2. nodaļā 20. pantā. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ, bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Tātad cilvēks var ciest pārkāpumu savas vainas dēļ, bet var ciest arī nevainīgs, bez savas vainas. Svētie raksti saka, ka ir liela starpība starp šiem abiem ciešanu veidiem. Tās ciešanas, ko cieš lielākā daļa cilvēku mūsu laikā, ir ciešanas, kuras saistītas ar Dieva likumu pārkāpumu. Viss, ko mēs ciešam, slimību, nāvi, nespēku, tuvinieka zaudējumu, ir pārkāpuma sekas. Tās ir grēka sekas. Dievs nebija paredzējis, ka cilvēcei būs jānes šīs ciešanas. Cilvēki dažreiz mierinādami tos, kas ir nespēcīgi, slimi, kuri ir zaudējuši kādu tuvu cilvēku, saka: tas visiem tā reiz pienāk, tas visiem ir jāpanes. Tā ir patiesība, šobrīd tā tas ir, bet tā tas nebija vienmēr, un arī nebūs vienmēr. Dieva plāns ir, lai mēs atgrieztos pie dievišķā dzīvības likuma, bet šodien cilvēki cieš pārkāpumu dēļ, un romiešiem 6. nodaļā 25. pantā ir rakstīts: grēka alga ir nāve. Bez šaubām slimība ir kā nopelns, grēka nopelns, garīgs nespēks, fizisks nespēks, trūkums, tas viss ir grēka nopelns. Bēdas cieš visi, gan ticīgi, gan neticīgi. Slimo un mirst kā vieni, tā otri. Šīs bēdas reiz mitēsies, bet tās nav īpašas Jēzus Kristus bēdas, jeb ciešanas, par ko runāja Jānis. Jēzus ciešanas ir citas. Tās ir tās, kuras viņš uzņēma uz sevi brīvprātīgi. Jēzum Kristum raksturīgās bēdas bija pirmkārt sirdsāpes, redzot grēku pasaulē. Cilvēks, kurš nepazīst Jēzu Kristu, var būt savā sirdī trūls, nežēlīgs. Viņš var sacīt, tas, ka cilvēki grēko, mirst, mokās, tas, ka arī man jāmokās, nav nekas īpašs. Šim cilvēkam par to nekādu bēdu nav. Bet 2. vēstulē Pētera 2. nodaļā 8. pantā ir rakstīts: jo taisnais, kas dzīvoja viņu vidū, mocījās savā taisnajā dvēselē, dienu no dienas, redzēdams un dzirdēdams viņu negantos darbus. Tās bija Kristus bēdas. Arī Kristus debesīs redzēdams cilvēku ciešanas nebija mierīgs. Viņam sirds sāpēja un viņš nāca, lai mums palīdzētu. Apustulis Jānis teica: es esmu biedrs pie Jēzus bēdām. Es arī nevaru un negribu vienaldzīgi noskatīties uz grēku un uz ciešanām, kas valda pasaulē. Es ilgojos pēc šī laikmeta gala, lai viss mitētos. Es gribu, lai cilvēki atgrieztos pie Dieva uz dzīvības ceļa. Un es gribu lūgt, lai šī diena nāk ātri. Tās ir Jēzus Kristus sirdsāpes un bēdas, kuru līdzdalībnieks bija apustulis Jānis. Spaidi, zaimi, vajāšanas, arī tās bija Jēzus Kristus bēdas. Viņu apspļāva, izsmēja, zaimoja un zaimo arī šodien. Jēzu piesita krustā. Apustulis Jānis, kā vēsture ziņo, arī daudz pārcieta, un šajā gadījumā viņu aizsūtīja trimdā.
Tur viņš bez šaubām cieta trūkumu. Varbūt Jānis cieta no smagā darba akmeņu laustuvēs, un vairāk vai mazāk visu kristiešu daļa ir ciešanas vai spaidi. Un 2. vēstulē Timotejam 3. nodaļā 12. pantā stāv rakstīts, bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristū Jēzu, arī tiks vajāti. Viņi tiks nomitināti trimdā, sadedzināti uz sārta, tiks aprunāti vai uz viņiem rādīs ar pirkstu, par viņiem teiks, tas ir sektants, tas nav labs cilvēks. Bībelē nav aprakstīts, kādas vajāšanas būs, bet ir rakstīts, ka tie, kas grib būt ar Jēzu viņa godībā, kas grib sekot viņa mācībai, viņa dzīvesveidam, nevar nebūt arī biedri pie Jēzus ciešanām un vajāšanām. Un šādas ciešanas sevišķi skars pēdējā laika draudzi, un Atklāsmes grāmatā 12. nodaļā 17. pantā stāv rakstīts, tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Sieva. Ar šo vārdu šajā gadījumā ir apzīmēta Dieva draudze, kas tur viņa baušļus un kam ir arī Jēzus Kristus dzīvā liecība. Tie cilvēki tiks vajāti, jo sātana dusmas vērsīsies pret šo Dieva draudzes atlikumu. Un ja mēs salīdzinātu to, kādas bēdas cieš cilvēki, kas nekalpo Jēzum Kristum, un kādas bēdas ir viņa sekotājiem, tad var teikt, ka cilvēciskās bēdas ir jācieš kā vieniem, tā otriem. Sirdsāpes grēka dēļ un arī savas nevarības dēļ cieš tikai kristieši. Tiem, kuri nepazīst Jēzu Kristu, kuri neilgojas pēc debesīm, varbūt kaut kas pagrauž sirdsapziņā, bet viņi tam ātri tiek pāri un nepārdzīvo savu garīgo stāvokli. Vajāšanas Jēzus Kristus vārda dēļ, bez šaubām arī ir kristiešu daļa. Bet jāsaka gan arī, ka tiem, kas pārkāp Dieva baušļus, arī ir jāpiedzīvo dvēseles sāpes, jo viņu miesīgās iekāras nav apmierināmas un tās nedod mieru. Ciešanas uzņemas gan kristietis, gan tas, kurš aiziet no Dieva. Kalpot sātanam, kalpot un vergot grēkam arī nav viegli, un arī tas ir saistīts ar lielām ciešanām un sāpēm, no kurām kristietis, kas staigā ievērodams Dieva baušļus, ir brīvs. Un katram cilvēkam ir jāapsver šīs divas izdevības, šīs divas iespējas. Neviens nevar palikt bez ciešanām. Pasaule tāda nav, ka mēs varētu dzīvot un neko neciestu un nekādas bēdas nepazīstu. Mēs varam izvēlēties, kādas bēdas ciest, Kristus bēdas vai tās bēdas, kuras cieš pasaule. Un apsverot šīs divas iespējas, senais Izraēla vadonis Mozus izvēlējās sev Jēzus Kristus bēdas. Un Ebrejiem 11. nodaļā no 24. līdz 26. pantam stāv rakstīts, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Mums ir pamats domāt, ka Mozus bija Ēģiptes stroņmantinieks. Un ja viņš nebūtu pievērsies Izraēla atbrīvošanai, viņš būtu varējis atrasties tā laika varenākās lielvalsts un kulturālākās valsts priekšgalā. Bet Mozus izvēlējās ciest ar Dieva tautu. Kāpēc? Viņš bez šaubām saprata, ka arī viņam, kā faraonam, būs jācieš. Viņam gan būs gods, slava un ērtības, bet tāpat kādreiz būtu jācieš no slimībām, viņam būtu jācieš no galma intrigām. Viņam varbūt būtu jācieš no savām neuzvarētām rakstura vājībām, un beigās viņam būtu jācieš nāve, kā visiem cilvēkiem. Un tad Mozus izdomāja, ka labāk būs ciest kopā ar Dieva tautu, ja ir jācieš. Un tās priekšrocības, kas parasti tiek faraoniem, ir tikai īsa laime. Tā ir grēka laime, tā nedod sirds mieru, tā nedod gandarījumu un bez šaubām nedod mūžīgu vērtību dzīvē. Vai Mozus kļūdījās? Un mēs šodien varam atskatīties uz viņa dzīvi kā uz pagātnes notikumu un varam sacīt, nē, Mozus pareizi apsvēra šīs lietas un viņa izvēle izrādījās pareiza. Viņš gan nesēdēja Ēģiptes tronī, viņš nelika, lai viņam pagatavo piramīdu, bet mēs varam saprast, ka Mozum bija vairāk laimes
un sirdsmiera nekā faraonam viņa tronī. Mozus pazina to, kas nolem cilvēka likteņus. Mozum bija laime un drosme teikt cilvēkiem taisnību acīs, vadīt cilvēkus pie taisnības un miera. Viņam bija dota izdevība un priekšrocība savās rokās turēt likumus, kas dod mieru un laimi katram cilvēkam arī vēl šodien. Protams, Mozum nevienmēr bija viegli, bet viņš zināja, ka staigā taisnu ceļu un ka šim ceļam ir krāšņš mērķis. Un katrs viņa dzīves solis, viegls vai grūts, vienmēr tuvinās viņu šim skaistajam mērķim. Un nav grūti iedomāties, ka Mozus savas dzīves laikā, klejodams pa tuksnesi, bija laimīgāks nekā tas, kurš sēdēja un baļojās par savu troni Ēģiptes galvaspilsētā. Zināms, ka arī Mozus dzīve un darbība atstāja vēsturē dziļākas un svētīgākas pēdas nekā faraona dzīve un darbība, par ko šodien liecina vienīgi ar smiltīm aizputinātās un izlaupītās piramīdas. Tas ir viss, ko mēs zinām par faraonu, ko viņš ir atstājis nākamajām paudzēm. Bet Mozus vārds tiek godāts un cienīts šodien pie visiem cilvēkiem, jo viņš bija tas cilvēks, ar kuru runāja Dievs, caur kuru pasaule saņēma ļoti daudz piemēru, kuri dara cilvēkus laimīgākus un Dievam tuvākus. Jānis saka, es Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. Atklāsmes 1. nodaļa, 9. pants. Arī Jānis stāvēja izvēles priekšā, un arī viņš izvēlējās to pašu, ko Mozus. Labāk ciest ar Dieva tautu, nekā baudīt īslaicīgu grēka laimi, labāk iegūt sirdsmieru un gandarījumu dvēselē, sekojot Dieva pēdās un atrasties trimdā, esot vārmāku apdraudētam un pat uz Patmosas salas, nekā dzīvot Romā un mocīties pašam no savas nepilnības un arī no citu cilvēku skaldības. Tāda bija Jāņa izvēle. Un šodien viņš saka tev un man, es Jānis, jūsu brālis un dalībnieks Jēzus Kristus bēdās. Vai Jānis pareizi raksturoja sevi? Vai arī mūsu izvēle ir tāda pati kā Jāņa un Mozus? Vai arī mēs esam līdzdalībnieki Jēzus bēdās? Vai arī mēs gribam būt līdzdalībnieki valstībā un Jēzus gaidās? Bet varbūt mēs vēlamies atbildēt Jānim. Nē, es neesmu tavs biedrs, es esmu tikai klausītājs, es tikai interesējos par to, ko tu redzēji, un vai no tavu nevar atšifrēt, kas notiks nākotnē. Tomēr mēs tiekam aicināti kļūt par Jēzus bēdu līdzdalībniekiem un līdzstrādniekiem pie viņa valstības. Un patiesi ir šis vārds, ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizliegs mūs. 2. vēstule Timotejam, 2. nodaļa, 11. un 12. pants. Šīs izvēles priekšā stāvam mēs katrs, un lai Jēzus palīdz mums katram kļūt par viņa cīņas un viņa uzvaras dalībniekiem. Āmen! Lai Dievs mums visiem ir žēlsirdīgs Jēzus Kristus vārdā. Āmen!